Kurš? Jautājums bija, vai ko jūs domājat par šiem Hofstēdas secinājumiem par latviešiem? Vai tas atbilst tam, ko jūs Latvijā redzat, vai jums šķiet, ka kaut kas ir greizi? Nu, kādiem secinājumiem nav pareizi? Description again? It's too long. Labi, vai jūs kaut ko, kā jūs piekrītat tam, ka tas raksturo latviešus? Un kā jūs varētu raksturot latviešus? Piemēram, kā mēs reaģējam uz negaidīto, piemēram, šo pašu migrāciju vai nekontrolējumu? Labi, es mēģināšu savādāk pajautāt, vai jūs redzat kādu veidu, kā vajadzētu pareizi rīkoties? Es zinu, ka Hofstēdas teikumiem bija, ka latviešiem gribās atrast pareizo risinājumu. Kāds būtu pareizais risinājums šais te migrācijas radītu apdraudējumu situācijā? Tagad tūkās. Halo? Da. Nu, viena tā, mēs tagad nevaram ietekmēt manas iedzīvotājus. Tas viss ir Eiropas taču normas. Mēs nevaram ietekmēt migrāciju. Mēs varam censties mazināt to risku, kur tā migrācija izrādīs. Teiksim, censties šos bēgļus integrēt sabiedrībās. Nevis tādās grupās, ka kādās vienā mājās viņus tur 200, un tā viņi dzīvo savā kopienā. Es domāju, ka viņš vajag sadalīt visu vienu par vienu, lai viņi teikšu integrēties. Tad viņi tā kā sāk pieskaņoties mums. Integrēt sabiedrībā. Jā. Labi, vēl tāda versija par ko jūs piekrītat, un ne. Ko jūs domājat? Tā ir tāda drosmīga ideja integrēt sabiedrībā, nesalikt visus vienā mucinieku mājā, bet darīt kaut kā savādāk. I believe that the government should take steps like slowly. They should prepare the society for the foreigners, because the society here, they're not, most of the locals, they're not used to see foreigners, and then when they see the foreigners, they see a threat. That's my opinion. Mm-hmm. But how do you feel yourself? Do you feel welcomed here? Here. Laughing, yeah? Now please, explain or comment. How do you feel? In Ventspils or in Latvia? In Latvia, of course. In Latvia. Okay, in Riga I feel more safe, more comfortable. But in here, I don't know, I got used to here because I've been living here for 2 years, living inside. And people where we go, they got used to see us, so they don't see us as a threat. Yeah. But if people from, for example, if we go to Parkata, they look at us differently. Do you have Latvian friends? Yes, we have a lot of Latvian friends. I mean, we are friendly, we are open to everybody, and but it is a bit hard to make Latvian friends because you should have some mutual interest or something. It's really hard to make friends in a way. About values, language is one of most big values in Latvia. But why you don't speak Latvian? Latvian? You are here for 2 years, Yes. a long time. I mean, when I came here, I decided that I will learn a bit, but not the whole language, because I already know 6 languages. And that's a bit hard for me, because sometimes I'm using some other words when I'm talking a language. And for me, it's hard, because I chose German for my next language to learn. And if I make some other languages, that's going to be hard to achieve my goal. Mm-hmm. That's my reason. And Latvian is, it doesn't look like, it's not similar to the languages I know. It's completely different from Russian or English or whatever. Okay. Maybe you can explain your feelings here.
How do you feel when you hear the music? I'm feeling okay, but it's when I came here, first I understood that I'm like an alien here because people afraid of me or afraid of us because they thought that we are dangerous. Maybe you are dead, brother. It's very tough, people think that mostly that we are like gypsy group, like a gypsy, they think that we are gypsy, and when they see us for the first time, they expect something bad from us, so it's a bit hard to communicate with people, and we try to speak in Latvian, and it's when we start to speak Latvian, they starting to smile and behave with themselves a bit different. But I love Latvia, so for the first time it was difficult to adapt here, to communicate with people, but for now it's okay. Es tiešām labprāt gribētu komentārus uz komentāriem. Komentārs par komentāriem. As I heard in the presentation, that the immigrant treat for the tradition and for the customs in Latvia, but I don't think that because Latvian, as my mate said, that it's hard to explain and to influence them. So they are not open to other culture as I've seen, because they are used to live in separate with each other. Also, as I know that there is not a relation. One lady said to me that neighbors between them, they say that I didn't see my neighbor. He's a good neighbor because he didn't disturb me from like a month or like this. And I think we are not the other immigrants. It's not a treat because, as other one say, that we could integrate them and to benefit from them, not to see the other side that there is enemies, or we should treat them like a human being, and we should just make them active in the society and for the benefit of the society. So, and for the languages, the reason I think that's why people are not want to learn the language, because they say that it's used just in the Latvia territory. So when we go back, so what we can, we'll not use it, so we will forget things. But in a way, I get to study some Latvian here, and I'm interested because I find some Latvian is Please turn your ears. And I find that it's has a root from Latin and from other things. So, and I want to just the game you played before. It is immigrant. I think you make it's a treat. Not obligatory. It was only two groups. Oh. So what we understand, just they can absorb the composition of the ethnics, Latvian ethnics, and they can influence that, and that's what I understand. And thank you. Okay, maybe you can say, what should Latvians do to be open, how you said, open to another cultures? But not so theoretically, but practically. Say if they would be in Latvian or in your language or something else, or kissing by see each other first time per day. This good, they use that as we
said that Lavdian, like this is the initiating of the communication. So when you say to me Lavdian, I will answer Lavdian, and we can talk in other topics or something like this. But when I came here, really, in the first time, I was just alone, and nobody can talk with me. And after that, I know the international student here. Then I can find some friend. But for the first time, it was hard to get integrated with the foreign country. Mēs redzam tās kultūras atšķirības, vai ne? Jo vai jūsu tiem ārzemju kolēģiem nav īpaši jāpiepulās saņemt atbildes, bet es domāju, ka kristiešu vecāki, es nezinu, kad latviski runājošā grupa ir. Jūs dzirdējat, ka latvieši nav atvērti ar komunikāciju. Jūs gribētu veikt kaut kādu veidu, lai iekļautu, nevis baidītos. No tās makroekonomiskās prezentācijas, un es sapratu, ka mēs neizvairīsimies no lietām, kas notiek. Tās ir tādas tendences, no kurām mēs nevaram izvairīties. Ja mēs mēģinām izvairīties, viņas mums apkārtās tendences, to mēs arī paši pieredzējām. Vai jums ir kaut kādas versijas, vai varbūt mēs varam mēģināt būvēt versijas, kā izmainīt savu reakciju, jo droši vien jūs esat studējuši kaut nedaudz, psiholoģijas pamats, kad ir skaidrs, ir ārkārtīgi grūti, vai bērnu audzināšana kaut vai. Ir ļoti grūti izmainīt to otru cilvēku uzvedību, tu vari mainīties pats, lai panāktu savu vēlamo rezultātu. Ja mēs pieņemam, ka šis te holandiešu pētnieks Hofstede mūs raksturoši tā, un jūsu ārzemju kolēģi mūs raksturoja mazliet līdzīgi. Vai jums ir tādas versijas, kā varētu mainīties, teiksim, latviešu kopienas vai sociālu uzvedību, lai mēs panāktu, nezinu, sev gādamāku rezultātu, tas varētu būt pirmām kārtām, nejusties tā, ka mūsu vērtības ir apdraudētas. Un tā ir diezgan līdzīgs sajūta. Justies, ka tās vērtības ir apdraudētas, un nākamais solis, kad izvērties, ka tā dzīvība ir apdraudētas. Es pieņemu, ka tā nav veselīga eksistences forma nākamos 100 gadus. Manuprāt, mēs kā tauta esam vēl diezgan jauni, un mums vēl ir daudz, kur augt un kāpt, un paies pāris gadi, pāris desmitgadi, kamēr mēs kā tauta integrēsimies Eiropā un pieņemsim eiropeiskās vērtības, tolerants un visu to pārējo. Un man vēl sāksies ar jauno paudzi, šo esošo jau vairs nevar izmainīt. Jūs teicāt vārdus, tas sāksies ar jauno paudzi? Es domāju, ka vēl nav, nevis ir jums. Jā, es domāju, ka es esmu uz pareizā ceļa. Es nezinu, vai es esmu pilnībā toleranta. Es esmu tolerantāka kā mani vecāki, bet es domāju, ka es centīšos saviem bērniem mācīt būt vēl tolerantākiem kā es. Es domāju, ka ar laiku tas viss nāks. Es savā žurnālistikas praksē, šīs nav vienas diskusijas, un es saskārsies ar to, ka cilvēki ir nobijušies, viņi jūtas apdraudēti, viņi jūtas, ka viņu vērtības ir apdraudētas, un protams, no visām pētītiem liktā pareizā, demokrātiskā, tolerantā pēdiņās, nesim, eiropiskajā uzvedība, kas arī tā kā viena no Eiropas vērtībām. Un tad ir jāizvēlas, vai tu publicē to, ka tu baidīts, un ja tu esi apdraudēts, vai ir tu esi pareizais eiropietis. Un tad, visgodīgāk laikam ir pusēt, jo visādi ir slikti, ja? Es būtu priecīgi, ja mēs varētu, mēģināt diskutēt par to, kā varētu mainīt šo tādu savā veidā liekulīgu attieksmi. No vienas puses mēs arī esam toleranti, mēs arī esam labi cilvēki, bet laikā mēs esam nobijušies no ignorantiem un tam līdzīgi. Es te redzu lielu pretrunu, es redzu tādu vēlēšanos un nespēju izbūvēt tādu kaut kādu realitāti, kurā mēs paši uz to sēram. Varbūt padomājot par to, kamēr mēs skatīsimies otru fragmentu, kas faktiski rāda, kā tie somāliešu bēgļi, jaunā paudze, kā jūs teicāt, jūtas un ieietvēja. Mēs jau esam neiekļās Latvijas sabiedrībā. Es arī
Man kāpēc es klusēju, es neesmu noskaņota par ne pret. Man goda vārds, vienalga, es esmu pareizi Eiropieti vai nepareizi, bet man nav viedokļa. Jo man neviens līdz šai dienai man pateicis, es nezinu, kāda tā īstā patiesība. Es nevienam neticu, un es pret visiem mūsu ārzemju studentiem esmu vienmēr atvērta, jo man patīk tas, ka viņi vismaz, es ceru, cenšas kaut kādā ziņā iekļauties arī mūsu sabiedrībā, bet man īstenībā, tas tāpat kā pret, es nezinu, pret jebkuru citu tautību. Bet man nav viedokļa. Man nav tā, ka šiem man patīk un šiem man patīk. Es gribēju mazliet nomierināt, varbūt ārzemju viesus, kuri šeit studē, jo arī es, kā cilvēks, kurš ir atbraucis uz Ventspili dzīvot no citas pilsētas, arī es tieku šeit tieši vien uztverts kā ārzemnieks. Un ko tas tev nozīmē emocionāli? Nē, nopietns jautājums, tas ir neņemgājums. No sliktās puses es vienmēr varu sev atrast attaisnojumu, kāpēc man kaut kas te neizdodas. Bet tev nepieņem? Jā, jo skaidrs, ka viņi neapēdīs to par revolucionāru vai aiziet uz novada domu ar kaut ko, vai tu neesi savējais, tu vari skriet, bet kad to arī tādi vecpilnieki, kuri 20 gadus šeit dzīvo, un viņi saka, ka viņus nekad nepieņems. Tad, ko mēs saprotam, tas labā ziņa ir tāda, ka ar paudzi tiešām tas mainās, un tas ir izdzīvošanas jautājums, ka latvieši vairs nav, vidējais latvietis vairs nav tāds puisis, kurš viegli mīžot no visas lielās pasaules, kur stums priekšu mamma, un tas ir stipri mainījies pamazām. Tu domā, tas tavu urīnu nesaturēšana vai mammas esamība jābūt kopā? Jā. Ka tas, var sakot, ka mēs kļūstam nerunāt par toleranci un atvērtību, bet runājot par temperamentu. Mēs kļūstam mazliet kustīgāki vispār domāšanā, un tā ir tā labā ziņa. Un pamazām tas, es nezinu, vai tas ir gan ātri, lai mēs izdzīvotu, bet tas notiek. Un tā, es ceru, ka es jūs izklaidēju mazliet. Paldies. Es atceros, jūs, kur tagad nejauši bija rokas mikrofons, jūs teicāt par to, ka vajadzētu tos cilvēkus, kas ierodas Latvijā tā vai savādāk iekļaut un nevis sapulcināt vienā anonīmā vietā, bez iespējām kontaktēties, vai kādiem stīgiem, bet tomēr vietējiem iedzīvotājiem. Paskatīsimies tādu samāju bēgļu gadījumā, vai izdevies vai nav izdevies. Es nebiju no pirmiem cilvēkiem. 70 gados jau sāka cilvēku. Es nebiju no pirmiem cilvēkiem. 70 gados jau sāka cilvēku braukt uz aviācijas universitāti mācīties. Mēs atbraucam tā kā ar to no padomu savienību un draudzību ar Afriku. Tā kā viss atbrauc vienkārši, kā zināja, ka viņu pieņems. Kopumā es varu pateikt, ka aviācijas universitāte bija vairāk nekā 100 afrikāņus. Un vēl no Āzijas, gan Latvijas Amerikas, no Kubas un tā tālāk. Un tad viss dzīvoja, teiksim, universitāte teritorijā. Tur bija gan diskotēka, gan bārs. Un reti, kā bija, ka cilvēki brauc, teiksim, uz Rīgā centru vai kaut ko darīt. Tik tiešām viņi vispār reāli negāja uz ielas. Viņi pirmo reizi uz ielas izgāja 92. gadā. Vai, teiksim, pēc tam, kad tas vai viņi pabeidza, vai arī tad institūtu aizslēdza. Viņi vienkārši nebija. Mēs jau zinājām, ka tur kaut kas tāds ir, bet ikdienā jau mēs neviens nesaskārāmies. Un pēkšņi tā kā bija jāsaprot, šis cilvēks tad vairs te nav tikai mācīties, kas viņš tagad
būs, un iespējams, ka viņi arī gribēs kaut ko. Ja? Nu, te uzreiz ir tas moments, jo pēc Padomju Savienības sabrukuma uzreiz bija, kurš tad veidos to dzīvi, kurš veidos to ainavu, to pilsētvidi, to publisko telpu un kā, kuram ir tās tiesības un kuram nav. Pagājušajā gadā bija cilvēki viegli somāli, kā kluši ielā. Nebija kur palikt. Un visi cilvēki vienkārši runāja par vienkārši izglītošanu, kas ar viņiem jādara, vai vispār, kas ir pareizēts, vienkārši nostādīt tālāk. Pēc mēs runājam, gribam šodien 28 cilvēkiem, kuram ir vienkārši daudz bērnu. Daudz. Ka vienkārši viss rūpējas par visu bērniem neatkarīgi par ādas krāsas, vai viņi tas ir viss tā mamma, nav viss tā mamma un tā tālāk. Un es personīgi tur esmu bijis, vienkārši es redzu, kā tas notiek, un pateikšu, ka atklāts arī. Tiešām mēs jau sadarbojamies ar zvannieku māju. Un šodien mēs gribam dot atzinību zvannieku māju par cilvēcību, atvērtību un gadīšanu. Paldies! Es esmu ļoti priecīga, ka varu būt kopā ar visiem jums. Es varēju atvest manus bērnus šo pasākumu, kā mēs varam, es ceru, pavadīt skaistu vakaru. Paldies! Un tad mēs īstenībā visu dienu viņiem pavadījām kopā. Un man likās, ka pēc tās reizes viņi visi atplauka kaut kā, ka viņi redzēja, te ir vēl tādi paši cilvēki, ka ir tāda paša ādas krāsa. Viņi tā kā normāli dzīvo, un kad tev ir iespējams, ka tev te ir ģimene, ka tu strādā, ka tu vispār vari tā normāli dzīvot un baudīt dzīvi. Un man liekas, ka tas bija tāds ļoti būtisks atspēriens priekš viņiem, ka varbūt nebūs tik slikti. Un es gribēju, lai viņi saprot, ka viņam jāmācās, jāstrādā. Nevis domā par visu beigšana jautājumu vai depresiju, vienkārši viņam jādomā par savu nākotni. Jā. Viņa grib. Labrīt, mani mīļie 9. Kopā jau no 1. klases tāda mazliet dīvaina sajūta. Un šis 9. man liekas, ir tāda maratona pēdējais posms, kad mēs aicinām jūs visus uz to. Un šī gadā mums ir pievienojušies 3 jauni skolēni – Azīza, Asīrs un Anna. Nu tad nāciet! Man pirmā skolā dienā bija ļoti... Es biju satraukta, ļoti satraukta, jo es nezinu, kas būs. Protams, bērni bija pārsteigti, ieraugot mani. Viņi uzzināja, ka es būšu viņam klasabiedri. Protams, visi bija tik priecīgi. Man liekas, viņi runāja un tik runāja, ka viņam ir tāda klasabiedra. Tāda sākumā bija tāds uztraukums, bet pēc tam bija sapratu, ka viņam tas normāli un nekas nav savādāk. Tā kā bija labi. Klases audzinātājs saka Azīz un Asir, kāda laime strādāt ar viņiem un kāda laime ir mūsu bērniem, ka viņi var piedzīvot tādas personības. Es izjūtu dziļu bijību pret tiem cilvēkiem, kas viņus ir izaudzinājuši.
tur tiek godātas augstikumiskas vērtības. Viņam nav problēmas ar lietām, ar kurām mums ir problēmas. Cienīt vecāku cilvēku, piemēram. Man bieži ienāk prātā zīmēt par dabu, jo man ļoti interesē par dabām, par kustībām. Uzglāznot, man bija sapni tieši par dejotājiem un ar dabas saskanēs glāznot. Un šīs gada darbs bija man ļoti liela iespēja, lai pildītu savus sapni. Un man izdevās man sapnis tā jūt, jo es tieši zīmēju, kā es jūtos. Kā tas ir izskar, viņi nāk no kara šausmām, no nabadzības, no posma. Viņi iznākuši no ēles, kā mēs sakām. Cik viņi ir skaisti. Esmu tiešām lielā sajūsmā par tevi, par to, ka tev bija tāda uzņēmība veidot šādu tik lielu gleznu. Un otrkārt, man ir milzīgs prieks par to, kā tu runāji. Tiešām liels prieks par tevi. Varbūt kaut kas tiek ļoti idealizēts, vai ne? Jo šobrīd bērni dzīvo aizsargātā vidē, un kā tas būs, kad viņi sastapsies ar to skaudro īstenību, kad nav šī plecs, šīs aizmuguras. Kā tas viss notiek, ja? Es gribētu arī, lai jūs padomājat par tādu lietu, ko reiz kādā diskusijā publika runāja par to, vai mēs justos tikpat apdraudēti, runājot par bailēm, ja mums solīt, mums būs 500 bēgļu no Igaunijas. Vai mēs justos tikpat apdraudēti, ja mums solīt 500 bēgļus no Somijas. Bet ko mēs teikt par Baltkrieviem? Ko mēs teikt par Armēņiem? Ko mēs teikt par bosniešiem? Un vispār no kā tas ir atkarīgs, vai cilvēki jūtas vai nejūtas vairāk vai mazāk apdraudēti. Domājot par to, ko darīt ar to apdraudētības sajūtu un kā adekvāti uz to reaģēt, es pieņemu, ka tas varētu būt tāds, varbūt vingrinājums. Šīs vērtības, ko mēs diskusijas sākumā sarakstījām, paliek un viņas nekur nepazudīs. Es domāju, ka pēdējais būtu ļaut kādam, nezinu, kādam tās apēst, atteikties no tām vai pieļaut kaut kas tāds pazūt, kas mums vēl pirms stundas bija svarīgs. Es piedāvāju, lai mēs tagad noslēgumā izdomātu, nezinu, vai reālus vai utopiskus, bet kaut kādus veidus, kā mēs varētu iekļaut tos cilvēkus, kas neko nezina par mūsu svētkiem, viņiem nav nekāda priekšstata par mūsu ģimeni, viņi nezina, cik mums ir vērtīga daba, viņi neprot latviešu valodu un tā uz priekšu. Ko, lai iesākt ar viņiem būtu svarīgi mūsu valstiskā neatkarība, vismaz pustīk, cik mums pašiem. Te es nedomāju precīzi secīgā, bet kas varētu būt šīs atbalstošās lietas, kas ļautu tiem cilvēkiem to iepazīt un sajusties mums tuvākiem un palīdzēt mums sajust viņus kā tuvākus. Jūs paskatīt kaut ko. Jūs otro reizi jau redzēt to filmu, jūs jau montējāt. Es jau neskatījos, es tikai sagriezu. Tad tagad redzējāt. Kāds jautājums? Jautājums bija, ko varētu iesākt, ko mēs varētu izdomāt? Tagad tāds smadzenīgi. Tādā ziņā ļoti labs variants bija arī tieši tas, kas filmā ir parādīts, tas, ka viņi, arī minēja studenti, ka nevis tiek savā parā izolēti nometināti kaut kur aiz žogiem un tā tālāk, bet kad viņi ir kopā ar vietējiem cilvēkiem, redz, ko dara vietējie cilvēki, kāda ir mūsu ģimene, kāda ir sēki, līdz ar to redz arī dzīvojot uz vietas, esot dabu un tā tālāk. Jūs būtu miesto lauksaimniecībā, teiksim, uzņemt? Pāris samāļš un noderēt, jo man tiešām lauksaimniecība tā tas ir ļoti daudz. Bet jūs ņēmat? Viņus kosmot? Nezinu. Es nezinu, vai uzreiz kaut kādu veselu ģimeni vai vairāks, bet divas varbūt varētu, jā. Protams, tas ir tāds šobrīd spontāni pasadas. Es nelūkšu jums aizpildīt anketu. Vēl kādas versijas, ko tad uzņemt, dot darbu, kādā savā saimniecībā, vēl kādas versijas varētu būt. Kopā brīvo laiku.
Mahmats, piemēram, varētu padalīties par to, ka viņš ir piedalījies vairākos latviešu tautas folkloras pasākumos. Un kā ne, Mahmat? Tu esi piedalījies, vai ne? Viņam laikam vajag Mahmat? Jā. Vai tu esi piedalījies latviešu tautas pasākumos? Atceries, bija no amata mājas. Mahmats vispār mācās latviešu valodu. Viņš ir latviešu, ne? Yes. Varbūt tik vai vēl es gribēju. Jā, varbūt vēl kādu I attended when they presented the Tuotas national custom in the library here. Yeah. And telling about how the Latvian wear, the traditional wearing. Then I went with the university to Amatamayo, the House of Craft. And they telling us about some customs and some the craft also in that house. This is what I was attending. Yes, it was interesting, and especially I like those traditional clothes. Why do you wear them now? Why are you not in traditional clothes now? But I didn't wear. Just I like. Yes, maybe. During some festival. Kādas vēl ir versijas? Tad uzņemam ģimenei, dodam kārtas, stāstam par tradīcijām. Mēs varētu ne tikai mācīt viņiem latviešu valodu, bet mēs varētu arī no viņiem mācīties viņu valodas. Tātad šī reizēji izdevība, ka mums apkārt ir tik daudz dažādu valodu prātēju. Un, jā, tas, man liekas, ka tur jābūt sadarbībai, ka ne tikai mēs visu laiku uzspiežam viņiem mūs, bet arī kaut kā cenšamies pieņemt viņus. Sakiet kaut ko. Mūsu otrs priekšlikums, viens var Latviju. Es nezinu, pa lielām viņiem vajag nākt tādiem pasākumiem iesaistīties apkārt studentu dzīvē, nesēdēt, teiksim, savā istabā baidīt. Jo, manuprāt, ir tā, ka ne tikai mēs baidāmies no viņiem, bet viņi arī baidās no mums. Viņi ir jāpienācēji, un tā kā abām pusēm vajag vairāk posmus un sanākt tādiem pasākumiem kopā un pavadīt un iepazīt viens otru, tad mēs visi esam cilvēki. Kaut kā tā. Jo es dzirdēju, ka viņiem labdien starptautiskiem studentiem, un viņus man paskatās vajag pilnām acīm, ka es viņam gribētu nocirst rokas. Bet es gribu draudzēties. Nu jā, varbūt viņi bija pārsteigti, ka kāds pateica labdien, jo ieraduši, ka visu laiku baidās. Un tad varbūt viņus uzgūti virsū, pasakot labdien. Daudzveidības studiju kontekstā bija tādā darba braucienā Berlīnē un tikos ar Berlīnes Neukölln, tāda priekšpilsēta, tā kā viens rajons. Šis te Neukölln rajons cilvēku skaits ziņā ir tik liels, ka ja viņu izdalītu no Berlīnes, tad tā būtu sestā lielākā Vācijas pilsēta. Milz rajons. Un šis rajons vēsturiski ir tas, kurš ir pie tās vēsturiskās Berlīnes sienas vienam pusē. Un tā demogrāfiskā situācija šobrīd tajā rajonā ir tāda, ka, ja vācu ģimene vēlās, lai viņu bērns turpinātu dzīvot tajā brīdī, kad bērns sāk iet skolā, tad viņi mēģina sameklēt tajā rajonā vēl kādu vācu ģimeni, tikpat vecu bērnu, lai vismaz 2 vācieši būtu pirmajā klasē. Un lai bērns, kas ir dzīves vācu ģimenē, redzētu ne tikai to kultūru daudzveidību, kas ir nevācu kultūra,
bet arī spoguļot tos savu vācu identitāti. Respektīvi, tur faktiski lielākā daļa ir iebraucēji. Turki, Krievi, Baltkrievi, pieņem arī latvieši, un tur principā nav to vācieši, kas teikt, ka viņi dzimuši un viņi vecāki ir dzimuši Vācijā. Un vāciešiem ir augstāks apzīmējums šiem cilvēkiem. Par viņiem saka, ka tie ir personas ar migrācijas pieredzi. Viņi mums vairs nesauc par migrantiem vai imigrantiem, viņi saka, ka tās ir personas ar migrācijas pieredzi. Un tas, par ko es biju pārsteigta, faktiski tā ir problēma. Bet tas, kas man pārsteidz, bija kā šīs atbildīgās amatpersonas, un tā bija ļoti augsta, faktiski šī rajona vadītāji, pašvaldības vadītāji. Kā viņi runāja par šo problēmu, jo viņi skaidri atzina, ka visus šos 20 vai vairāk gadus, kopš sākot ar pirmiem turkiem iestrādniekiem, kas tika ļoti atbalstīti un uzņemti, ir realizēta pilnīgi nepareiza politika, sociālā politika attiecībā pret šiem iebraucējiem, jo tā problēma ir nepareizi novērtēta šī kultūras atšķirība. Vai pareizāk sakot, viņa vispār nav novērtēta, un piemēram, arābu izcelsmes iebraucējiem viestrādnieku ģimenēm tika piedāvāta tā pati sociālo pabalstu sistēmu, kāda tā laikā joprojām ir vācu ģimenēm. Kas nozīmē, ja sieviete ģimenē piedzimst bērns, tad viņa saņem bērnu kopšanas pabalstu ar domu, ka tas viņai ļaus justies droši un labi, un pēc tam atkal priecīgi atgriezties darba tirgu. Kultūra atšķirība bija tāda, ka ja caurmērā vidējā Rietuma Eiropas sieviete tiešām grib atgriezties darba tirgu un uztrauc par to, ka no turienes varētu izkrist, tad šajās te arābu izcelsmes cilvēku ģimenēs visi ir laimīgi par pabalstiem, vīrieši pārstāja strādāt un sievietes liek pasaulē bērnus, kas pilnībā atbilst viņu kultūras tradīcijai. Viņi dzīvo milzīgos brīnišķīgi labi iekārtotos mikrorajonos, no kuriem viņi faktiski neiziet, jo viņiem tur viss ir savas mazās godītes, savu kopienu, savu valodu, un viņi ir gaismas gada attālumā no iekļaušanās un integrēšanās, un faktiski ar to vācu stila sociālo politiku viņi ir izveidojuši tādu izolētu kopienu, ko viņi nebija gribējuši. Un tas, kas man pārsteidz, un kur man liekas ir šīs te Vācijas kā valsts stiprums, ka viņi saprata, ka ir bijis nepareizi, B, sēdās pie galda un domāja, kā viņi to darīs savādāk. Un nevis domāja, ka tagad mums viņus vajag izdzīt, vai tagad mēs pamazām kapitulēsim. Un tas risinājums, ko viņi ir atraduši, ka viņi atvilks tos naudas līdzekļus, kas tika ieguldīti ģimenē, viņi atvilks uz skolām, uz ārpus skolas nodarbībām. Viņi necer, ka viņi tos tādu paudz kā es un tos vecākus varētu integrēt sabiedrībā, bet viņi liek uz tiem jauniem, uz tiem bērniem to savu cerību. Viņi grib dabūt laukā bērnus no mājām, lai bērnu nauda nav viss ģimenē, bet lai bērnu nauda ir skolā, lai bērnu nauda ir sporta laukumos, lai bērnu nauda ir pulciņos, izglītības iestādēs un tam līdzīgi. Un tas bija iespaidīgi, cik ārkārtīgi platu smaidu viņa teica, un tagad pēc 7 gadu darba mums ir pirmie 10 arābu izcelsmes jaunieši, sievietes, meitenes, kas ir iestājušās augstskolā. Tā viņa mērīja panākumus. Bet skatoties, kā ir tendence pieaugt kaut kam, kas ir dzīvot spējīgs, es domāju, viņam būs panākumi. Lūk tāda bija tā mana pieredze Vācijā. Es ceru, ka šīs dienas saruna un tā makroekonomiskā prezentācija un arī šī filma kaut ko mudināja jums domāt kādā no virzieniem, jo kā jau es teicu, es jau nobeigtu tikai to, ko es sāku, ka, principā, ja mēs runājam par kultūru daudzveidību un to, kā ar to apieties, es tiešām domāju, ka mēs diezgan maz varam izdarīt ar likumiem, jo likumiem mēs nevaram mainīt to, kā mēs jūtamies. Es domāju, to varam tikai katrs mēs paši savā sirdī. Ja mēs skatāmies uz to makroekonomisko prezentāciju, tad mēs saprotam, ka mums ir kabata naudai, mums ir galva, lai izkautu plānus un domāt, no kurienes mums maksās pensija, bet tur nekas nav par sirdīm un to, kā mēs jūtamies.
Es gribētu, lai mēs tos nākamos 50, 100 un 10 tūkstoši gadus, ko mēs šeit dzīvosim, lai mēs turpināsim labi un priecīgi par sevi un nezaudējam savas vērtības. Paldies!